Esiet sveicināti, dārgie florbola draugi! Pieslēdzamies Lielvārdas sporta centram, kur tūlīt jau iedegsies arī gaismas un viss ir gatavs, lai sāktos LV Florbola līgas ceturdaļfināla sērijas 6. spēle starp Lielvārdu Fatpipe un Florbola klubu Valmiera. Māla mēģina iziet uz vidu, tagad jākauļos izraust. Lielvārdas aizsardzību valmierieši mēģina iet šajās divcīņās, atņem bumbiņas un veidot kaut minimālu pārsvaru pretinieku zonā. Un šeit izdodās gūt vārtus, metienu no distances. Tās gan, ka šis vairākums paliek neizmantots. Būs līdz bīstama epizode. Vēl viens un vārtiem nav pārspēja. Kārkliņš realizēt valmieriešiem. Šķiet nonākuši tik labā pozīcijā. Nespēja izspēlēt un arī atkārtot iespēju paliek uz Kārkliņa kompetences, bet te gan viņam nāks tie noplātītē rokas, jo valmierieši tomēr ar trešo piegājienu spēja. Tablo šobrīd neiet uz priekšu, tagad ir palaists. Vārds pretuzbrukums un vārtī! Nu, lūk, kā atbildi visām šīm negācijām un pauzei pret Mānieku komandu. Brīdis. Un vārtī! Izdodās ļoti zibenīgi izmantot vairākumu Lielvārdai. Perfekts mētiens no distances padodās un brīdī, kad likās, kad viss klāt, bet tāpatās izraujās uz pozīciju Birstiņš. Piespēle gan neatrod adresātu, tagad jau Grunbergs otrā pusē. Mētiens Savinam nav precīzi atkārtots mētiens. Ar to sekmēs gan labi, kā 4-1 sērijā uzvar pār Rubeni. Te viss noteikumi robežās Polis un būs sodamētiens. Iespēja pirmoreiz šajā spēlē izvirzīt Māniekas vadībā pastu, viņš tālu bumbiņu uz priekšu. Tagad jāķerās pie Māņu kustībām. Nevis ar kustībām, bet ar nūju un trāpa. Trāpa Rogains pasakās savam labākajam draugam vārtu stābām. Izturēja 4 minūšu mazākumu. Tajā spēja arī gūt vārtus. Un šeit gūsta vēl vienus. Otro reizi šajā spēlē precīzs ir Armands Savins. Viņš guva vārtus vairākumā spēles pašā vidū, panākot izlīdzinājumu. Jau nopietnāks pieteikums šajā spēlē. Un te vēl viena kļūda vārtī! Kas par kļūdu šādā situācijā no Aleksēja Jākauļeva puses un lieliski nostrādā šeit Matīs Pēters, Pols komandas kapteinis. Iraida bumbiņu. Blakus Balods mēģina sagaidīt, kamēr izjuks šis mūžs Semjonovs. Ļoti ilgi gaidīja, kad kaut kas notiks. Beigās tomēr nosargā vēl. Stiep kāju, neļauj piemakstīt. Kādu no pretspēlētājiem met to tālu ārā, un te būs soda metiens. Savinam izdosies pie hat-trika. Un neizdodas Savinam gūt vārds. Rogains atstāja valmieriešu spēlē. Atvaino man nostāties aizsardzībā.
būtu vēl jāspēlē uzmetē Mihailovskis sev virsū Rogainim. Virsnītis nomaina malas atkal. Un viņa apiet riņķī metiens no Grunberga. Cerot, ka Rogainis neredzēs bumbiņu un šeit lieliski iespēja pavarās Brokam, bet jau komandas spēlē nevienādos sastāvos. Jāsaka, atspēlēšanās, kas arī notiek. Trešie vārti izdodas Ričardam Rībām hat-trick šajā tik svarīgajā ceturtdaļfināla mačā. Cepurīts, Šalīts no Valmieras līdzstējiem brīžos un vārds futbolistiem nav problēmas tai izsekot. Tagad beidzot labi izspēle, bet mētiens gan nav precīzs. Vēl viens mētiens bumbiņu pie Zaica. Vārds komandai noturēt savu aizsardzību, mazākumā neielaist vārtus un šeit. Turpina cīņa, bet tiek atbrinots Grunbergs. Grunbergs netrāpa šoreiz gan ātrajā pārējā. Nāk atpakaļ. Kūsiņš Semjonovs tur mēģina dot gar vārtiem, bet Zaics bumbiņu tver. Puse minūte, tur jau Savins dežūrē, bet izcita. Valmierieši bumbiņu tālāk. Jēgaram bija ļoti labi iespēja 1-1 izgājienā, bet viņš netrāpīja bumbiņu vārtos un tagad arī nespēja Rogaini pārspēt. 3 nerealizēti soda metieni. Viens metiens, viena epizode, Rība gar vārtiem un bumbiņa burzmā, bet neizdodas Brokam realizēt šo metienu pēdējā sekunda un Semjonovs. Tas ir arī viss. Notikumiem bagātā spēlē, pavērsieniem bagātā spēlē. Visi var apsveikt Ēriku Zaicu ar sekmīgi novadīto spēli līdz galam, līdz Lielvārdes Flatpipe uzvarai šajā cīņā.